Ir tāda arī frāze ļaut uzaudzēt biezāku ādu. Vai tā būtu pareizāka taktika, tomēr nedaudz atiet? Un lai nu kļūdās, lai notiek lietas, bet beigās vismaz iznāks kā pieauguši, drosmīgi cilvēki. Šis, man liekas, vispār tas jautājums, kas ir visam kodolā, ko mēs darām ar jauniešu grūtībām. Un viena no lielajām versijām par to, kāpēc jaunieši mūsdienās piedzīvo vairāk grūtības, ir tieši šis. Ļoti iespējams, ka viņiem vienkārši ir mazāk tūļu. Viņi vispār nezina, kā tikt galā ar problēmām. Tāpēc, ka viss vecāku uzdevums ir bijis un skolas uzdevums ir parūpēties par to, lai viņi it kā nepiedzīvo kaut kādas. Un es pastāstīšu, kā atšķirās, piemēram, medikamentozā terapija, psihoterapija. Piemēram, atnāk jaunietis, viņam būtu depresija. Sabiedrības atbilde būtu, ok, tā ir ļoti slikta lieta, mēs tev iedosim tagad zāles, mēs tev iedosim šito, mēs tev iedosim to, lai tu to nejustu. Tā kā atkal justos normāli. Ja jaunietis atnāk pie terapeita, pie manis, tu jūties ļoti slikti, ar ļoti smagas dzīves pieredzi. Mēs kopā sapratīsim, kā tu vari viņai izdzīvot cauri un tā kā nesabrukt un nenogalināt sevi. Un kāpēc? Tāpēc, ka dzīvē būs grūti.